Čau, čau, čau! Klāt jau ir trešā projekta Miss un Misters dienas grāmatas sērija. Domāju, pirmo 2 sēriju laikā jūs jau paspējat mazliet iepazīt mūsu dalībniekus. Tad nu ir laiks pārbaudīt viņu fizisko sagatavotību. Šobrīd atrodamies fitnesa centrā Jaguar Fitness, kur viņiem tolīt notiks sacensības. Un mūsu dalībnieki mērīsies spēkiem vistiešākajā nozīmē. Tad nu turiet īšus par savu favorītu! Kopā ar konkursa Miss un Misters Rēzekne finālists Salvijs. Pastāstīt, cik bieži jums notiek treniņi konkursa ietveros? Treniņi notiek visu nedēļu, bet pārsvarā 3 reizes nedēļā apmeklējam. Un cik bieži tu trenējies pirms konkursa? Pirms konkursa kādu mēnesi intensīvāk staigāju uz zāli. Un varbūt konkurss ir mudinājis tevi arī vēlāk vairāk pievērsties sportam? Jā, protams. Paldies, Salvijam! Kopā ir fitnesa kluba vadītājs. Cik sen klubs ir atvērts un cik ir daudz apmeklētāju, vai viņi biežāk nāk ziemā vai vasarā? Labdien! Mūsu klubs ir atvēries jau gandrīz kā gadu. Šogad būs 1 gads augustā. Apmeklētāji nāk galvenokārt ziemā, jo nav ko darīt cilvēkiem, un mazāk, protams, vasarā, jo ir un ezeri un citas atpūtas. Pastāstiet varbūt par mūsu dalībniekiem, Miss un Misters. Vai visi cītīgi apmeklē treniņus, vai ir kādi slinkotāji, vai arī kāds dara vairāk, ir kā tiek prasīts? Nu, kā sakot, staigā kā kurš. Ir arī daudz slinkotāju, bet daži cilvēki ļoti nopietni nodarbojas. Cik zinu, tad viens no Miss un Misters treneriem, Edgars Ratnieks, aktīvi piedalās dažādās sporta sacensībās. Varbūt tu varētu pastāstīt sīkāk, palielīties viņa sasniegumiem? Jā, nesen mūsu treneris Edgars
bija piedalījies novada dienu sacensībās un tika nominēts kā novada spēcīgākais vīrs. Mēs ar to ļoti lepojāmies. Paldies, Andrim! Mums kopā ir Miss un Misters finālistu treneri. Varbūt pastāstiet, kādas nodarbības jūs vadat mūsu dalībniekiem? Es viņiem vadu nodarbības vairākoties ar stieņiem, sporta zāle Jaguārs. Mēs ar viņiem trenējamies pie Kovšu ezera un galvenokārt strādājam pa pāriem, balansam un izturībai. Jā. Un kā jūs vērtētu mūsu dalībnieku fizisko sagatavotību? Nu, diezgan laba sagatavotība puišiem. Protams, ir pie kā strādāt, bet mēs nepadodamies, mēs cenšamies un esam neatlaidīgi. Un kā jūs domājat, kādai vispār jauniešiem būtu jānodarbojas ar sportu? Nu, kā vīriešiem jābūt stipriem, lai pastāvētu par sevi, par savu meiteni, piemēram, vai ģimeni. Lai dzīvotu ilgi un būtu laimīgi. Paldies Edgaram un Kristīnai! Vai ir grūti vienmēr nākt uz treniņiem, būt laikā un nepakļauties kaut kādiem kārdinājumiem, kas varētu jums traucēt sasniegt savu ideālo augumu? Nu, protams, ir dažādi sarežģījums, ja runājam par saldumiem, taču mums ir tabula, kurā mēs attiecīgi cenšamies ēst pēc iespējas veselīgāk. Nu, tā kā mēs ejam uz to labāko, tiecamies. Un tev, Vils, kā iet? Nu, viegli nav, bet mēs esam komanda, mēs viens otru atbalstam, motivējam, tāpēc iespēju robežās cenšamies ierasties uz visiem treniņiem un nekavēt tos. Maleči. Kas jums vislabāk patīk fitnesa klubā Jaguar Fitness? Nu, droši vien atmosfēra, noteikti mūzika, un ir ļoti daudz kardio trenažieri, kas varbūt ir vairāk jaunāki, modernāki un ātrāki. Vienmēr pozitīvā sagaidīšana no personāla puses un Andras treniņu. Ļoti grūti, bet ļoti efektīvi un forši. Paldies Zanai un Ilzei! Vai uzskati, ka šodien sacensībās parādīja savu labāko rezultātu, un ja ne, tad kas tev to traucēja izdarīt? Es uzskatu, ka tomēr nē, jo, diemžēl, man ir muguras trauma, un pēdējā laikā es nometu diezgan daudz svara. Kāds ir tavs mīļākais sporta veids? Mans mīļākais sporta veids, protams, ir svaru celšana, bet tāpat patīk arī futbols. Paldies! Andra, fitnesa klubs Jaguar Fitness nav tikai trenažieru zāle. Pastāsti lūdzu, kādas vēl nodarbības var apmeklēt šeit? Sveika, Santa! Paralēli fitnesā jūs varat apmeklēt aerobikas nodarbības, kas ir klasiskā aerobika, sievietēm, kam varbūt ir sēdošs darba laiks, dzīves stils, kuras grib vienkārši atnākt pavingrot, bišķīt tādā mērenā tempā pakustēties. Un vēl arī es vadu fitnesu sievietēm. Tas jau tāds bišķīt ātrāks pasākums, ātrākā mūzikā. Strādājam, lai uzlabotu savu fizisko formu un turētu viņu, turētu tonusā sevi.
nāk pie maniem gan jaunas meitnes, gan sievietes jau arī gados, gan māmiņas, kuras grib atgūt formu. Visi ir kā apmierināti, visiem patīk, tāpēc arī uzreiz varu pareklamēties, droši nāciet. Nodarbības notiek pirmdienās, trešdienās, piekdienās, 7 vakarā. Nāciet, sportosim! Vai tu vari pastāstīt, kāds bija mērķis šodienas sacensībām? Mērķis šodienas sacensībām bija tāds, ka mēs vēlamies noskaidrot, kurš no visiem dalībniekiem ir pats izturīgākais, pats spēcīgākais, pats sportiskākais, lai fitnesa treneri varētu izteikt savu viedokli, un mēs noskaidrotu, kurš ir pelnījis titulu Miss un Misters Fitness 2015. Protams, liels paldies par šo iespēju jāsaka fitnesa centram Jaguar Fitness un tā vadītājiem Andrim Jaškam par šo iespēju dalībniekiem pilnveidot sevi un pilnveidoties arī mūsu pilsētē tādā veidā. Liels paldies! Paldies, Kristīnai! Sporta sacensības nu ir galā un vietas ir sadalītas, taču lielais konkurss vēl tikai priekšā, tādēļ turpinām sekot Miss un Misters aktivitātēm un fanojam par saviem favorītiem. Tiekamies nākamajā reizē!